atšķirību, jo mums vēl preparāti cūkas aknas, un tās aknas ļoti atšķiras pēc savas uzbūves. Jūs tūlītās visu redzēsiet. Cilvēka aknas. Ir kapsula. Dažos stiklos varbūt arī nebūs redzama kapsula. Un skatieties uzmanīgi, vai jūs redzat tās šūnas, bez struktūras, sešsturu veida, kā mēs zīmējam, kā es jums rādīju, prezentācija? Nē. Es arī teiktu, ka nē, tāpēc ir jāiedomājas, kā mēs kaut ko te redzam. Kādā veidā, kā stāstīju, tātad jāsameklē pirmkārt centrālu vēnu. Kur tā vēna ir? Kaut kur smukāk. Te ir daudz, jā, faktiski mēs redzam vairākas centrālas vēnas. Ja? Un iedomājamies, ka ir kaut kur šeit sešsturis, atsinus, daigiņa. Bet, lai būtu precīza, vajagot arī sameklēt portālu traktu. Bet šeit var būt vislabākais variants. Šis te apvidus centrāla vēna, aknu trābēkulas, tātad hepatocītu trābēkulas, starp trābēkulām mēs redzam spraugas, sinusus. Un šis apvidus ir tāds neparasts. Nav īsti vēna tikai, bet tur kaut kas vēl arī plašus ir. Un tagad mēs varam apskatīt tuvāk, un mēs redzam vēnu, mēs redzam artēriju, un šis varbūt atkal žultsvans. Respektīvi ir triāde. No triādes bišķiņ šeit pa labi, mēs redzam smuku centrālu vēnu. Atceraties, kā es jums rādīju schematiskajā zīmējumā, ka šeit bija jābūt sinusoidiem, kuri tā kā ieiet iekšā centrālajā vēnā. Kur ir daiviņa. Ļoti nosacīti, protams, tāpēc, ka mēs neredzam te tādas robežas, kuras, faktiski būtu, kur ir otrais portālais trakts, kur ir. Tad mēs pa portāliem traktiem atceramies, katrā stūrītī ir tas portālais trakts, kur ir žultsvats, artērija un vēna. Kā atšķiram pēc izmēra, ja? Jo 3 reizes lielākā vēna nekā artērija, žultsvats. Atceraties par to, ka es jums stāstīju par žultsvadiem, ja, šeit. Un tos mēs gan neredzam tik labi, ka bija schematiskajā zīmējumā. Mēs varam pamēģināt apskatīt lielākā palielinājumā. Varbūt kaut ko arī ieraudzīsim, bet var arī neredzēt. Kur ir brūnā krāsa, žults pigments. Ja, un tas arī atrodas vietām hepatocītos. Vietam arī ārpus hepatocītiem. Varbūt, ja ļoti iedomāties, tad šis varētu būt tas īstais vārds. Jā, žultsvats. Atkal starp hepatocītiem. Kupfera šūnas. Mēs meklēsim, kur ir sinusoīdi un cenšamies sameklēt uz endoteliālām šūnām. Teoretiski šis te apvidus, sinusoīds, jā. Te ir endoteliālas šūnas un šis te
varētu būt arī upura šūnas apvidus. Arī šeit pa šūnām redzēt, ja? Jo tā ir vairāk uz lumena pusi, bet uz endotēlām šūnas jāsēž, ja? Varbūt arī šeit. Piemēram, šeit, tas noteikti nav kupferas šūnas, tāpēc kā es redzu segmentus. Tas ir segmentu kodolēns leikocīts, jā, šis arī un šis. Un tas ir sinusoīds, un sinusoīda ir arī asiņš šūnas. Atkal pigments vietā, jā, brūnā krāsa. Nu, par disē telpu baigi grūti sameklēt, bet ja kāds prasa eksāmenā kaut ko smalkāk, kaut kur ļoti lielākā palielinājumu uz kaut kādu spraugu, nevis uz sinusoīdu, ja? Sinusoīdus mēs atšķiram ar endoteliālu šūnu, ja, kuras izklāj. Un arī lumena būtu jābūt asiņš šūnām. Ja kāds kaut ko rāda uz kaut kādu ļoti minimālu spraugu, nu varbūt, bet tas faktiski nav reāli kaut ko tādu sameklēt. Bet par desē telpu gan jums ir jāzina teorija noteikti. Ja? Re, kur ir trabekulas. Viens pie otra hepatocīts, starpā ir sinusoīdi. Centrālā vēna. Nekāds cita blakus tajā vēnai nav, tikai vēna, tikai vienīga. Tikko jums rāda uz kādu struktūru, kur jūs redzat vēnu, artēriju, un šeit ir žultsvādi. Žultsvādiem šūnas ir cilindriskas, tāpēc arī tās pēc izmēra tas nav nekāds asinsvads, ja? Paskatieties atšķirību. Endoteliālas šūnas, te arī saspiestas endoteliālas šūnas, un šis ir epitēlis kubisks, faktiski. Ja, tā kā atšķirība ir un sajaukt nevar. Re, kur ir žultsvāds, re, kur viņš ir arī gari griezumā redzams. Ja. Un šeit jau ir žults, ne žults, bet triāde, portālis trakts, kur šis lielākais vads arī ir redzams. Ja. Vēl šis arī ir žults vada kāds mazais zāriņš. Sapratat, ja? Šādi izskatās aknas cilvēkam. Un tagad mēs apskatīsim aknas kā tā. Jā. Skatāmies uzmanīgi aknas augus. Un pasakiet man priekšā uzreiz, kādas atšķirības jūs redzat, salīdzinot ar cilvēkā aknām? Ko jūs redzat? Tādu, kas sagrāndīs. Jā, tad cūkas aknām ir liela atšķirība no cilvēka, kamēr cilvēkam nav ciroze. Ka mēs redzam ļoti labi acinusus. Paskatieties, jā, tad ir centrāla vēna un ir ļoti labi redzama robeža. Ja? Portāli trakti. Un šādi, arī ļoti nosacīti, bet ja mēs runājam par cilvēku aknu cirozi,
pie starp daiviņu, tiltiņu veidošanas šādi arī izskatīsies. Nu, tur briesmīgāk izskatīsies, bet būtībā tie tiltiņi arī ir ciroze, bet cūkai nē. Jā, cūkai tā ir norma. Cilvēkam tām aknām būtu jābūt bez robežām, tiem atsinusiem. Un portālos traktus ļoti labi redz vēnu, artēriju kaut kā un žūsvadu. Ja? Centrālā vēna ļoti smuki redzama. Tā kā ja jūs redzat šādu te ainu ar ļoti labi norobežotam acināram struktūram, atsinusiem faktiski, šis preparāts ir cūkas akna. Rekur ir portālais trakts, arī žūsvādi, asinsvādi ir arī iekšā. Jā, un tagad pierādījums tam, ka tās robežas ir saistāudi, ir speciālais krāsojums, trihroms, masons trihroms, viņš iekrāso tieši saistāvus. Mums kaut kādi līdzīgi bija jau krāsojumi, tad mēs gribējām redzēt saistāvus. Tad šeit ir cūkas akna un paskatieties, cik zilā smukā krāsa arī ir iezīmēti saistāvdi. Gan apkārt, gan arī visas tās, rekur šeit ir ļoti labi redzams, jā. Tad atsinus. Portālais trakts, vēna. Varbūt arī portālais trakts nav gluži labi redzams, bet jā, visdrīzāk tas ir portālais trakts. Jā. Tā. Skatāmies, kas mums vēl ir no tiem preparātiem. Ir vēl dažādi, bet būtība būs visiem vienādi. Te ir ļoti daudz preparātu cūkas aknas, ja, atšķirība. Tā ir speciālais krāsojums. Zilā krāsa iekrāso saistāvus. Ja? Un atsinusus arī mēs ļoti labi redzam. Portālis trakts. Injicētas aknas. Tas nozīmē. Jā, tas ir speciālais krāsojums, kurš iekrāso arī sinusoīdus. Arī faktiski šis ir sudrabošanas preparāts parasti. Viņš iekrāso visus asinsvādus. Tūlītās jūs redzat, rekur ir. Un mēs šeit ļoti labi redzam trabekulas, mēs redzam sinusoīdus. Te nav minēts cilvēka akna vai cūkas, visdrīzāk cūkas, jo mēs labi arī redzam atsinusus. Tā, nu vēlreiz atkārtosim žūts pusli, jā, tā izskatās žūts puslis, ar ko atšķiras. Ir preparāts ar kupfera šūnam, pamēģināsim sameklēt kupfera šūnas. Aha, jā. Nu tad šeit speciālis krāsojums, kurš iezīmē kupfera šūnas. Ir sinusoīdi, jā, visur, kur ir sinusoīdi, ir endotelālās šūnas, un tām sēž kupfera šūnas. Tumšākas, lielākas šūnas.
parastajā krāsojuma, tas salīdzinoši grūti. Savukārt, bet es domāju, to, ko es jums rādu, arī bija īstais, tāpēc, kā redzat, tās šumas vietām tādas arī apaļas formas un līdz ar to arī izpilējas tajā preparātā. Jā. Tā, tālāk mēs ņemsim žultpusi. Vēlreiz atkārtosim, jo jau pagājušajā nodarbībā mēs redzējām. Žultpuslis. Ar ko atšķiras žultpuslis no pārējiem organiem savā struktūra? Kas tur pietrūka? Laminum mucosa muscularis. Un kas vēl nebija? Zemjodas nebija vēl. Lūk, šeit jūs redzat žultpušļa sienu. Re, kur ir tas bārkstnes, pseidobārkstnes sazarotas, lamina proprē iekšā, rakitāns kāšupas sinus, tad krītas un pārdziļinājumi, kuri iet arī sniedzās tālāk dziļāk muskuļaugos. Muskuļslānis, kā minēju, šeit neredzam mēs pārliecinoši to cirkulāro un garenisku, bet tie slāņi ir vienkārši salīdzinoši miksēti un tādas labas robežas mēs arī neredzam. Bet šķiedras ir gan gareniski, gan cirkulāri. Un šeit adventīcija, bet pēdiņas adventīcija, jo žultpuslis klāts ar serozu. Bet vietā, kur guļ žultpuslis, tā ir tā iedubīte aknās, tad tur serozes nebūs. Jā. Tāpēc arī parādās šis te adventīcijas nosaukums dažādos preparātos, tieši tāpēc, ka vienā vietā, kur tās serozes arī nav. Ok. Vēl viens žultpuslis, ļoti maziņš, visdrīzāk kāda dzīve. Jā. Tā. Lūk. Re, kur ir? Žultpuslis. Šeit ir tie rokitāns kāšupas, sirus un uškas sejas, muskuļslānis, haotiskas šķiedras, kā jūs redzat, un arī seroza. Speciālais krāsojums, zilā krāsa iekrāso saistāvdus. Re, kur ir adipocīti, tad taukauti sienā gļotada iekrāsojas sarkana krāsa. Re, kur ir ejas, sinusi. Jo vairāk mēs redzam iekaisumu infiltrātu, jo vairāk un biežāk parādās gļotada aerolikvidāli folikuļi, kas liecina par hronisku gaitu. Šeit, starp citu, salīdzinoši labi redzama tā cirkulāra